Sveiki, skatītāji! Rudens beigu un ziemas sākuma laiks ir nozīmīgs nekustamo īpašumu nozarei ar to, kā notiek nekustamo īpašumu darījuma asociācijas organizētās konferences. Un šogad jau tradicionāli otro gadu tāda notika Cēsīs. Iemesls, kāpēc neierasties, varētu būt viens. Un manā gadījumā tas ir Covid. Arī Covid ir atnācis pie manas ciemos, un ar nožēlu jāsaka, ka nesenāca man klātienē konferencē piedalīties, bet pateicoties Sandrai Rasnačai un operatoram Dāvim Pūkstenim, man bija tā iespēja diezgan daudz ko redzēt attālināti. Tad lūk, konferencē bija ļoti interesanti referāti, lieliski dalībnieki, bet interesantākā daļa, manuprāt, bija tā saucamais hakatons. Hakatons, vārds mums ir jau ļoti labi zināms Latvijā, viens no slavenākajiem, es teiktu, hakatoniem nekustamo īpašumu nozarē, saistīts ar nekustamo īpašumu nozari, ir, manuprāt, tas, kas notika 2018. gadā, ko organizēja notāri kopā ar IT tehnoloģiju pārstāvjiem. Nu, un šā hakatona produkts, ja tā varētu teikt, ir tas, ko mēs šobrīd lietojam visi attālinātās video vizītes. Es ceru, ka arī šim Lanīdas organizētajam hakatonam būs kādi rezultāti. Tad, lūk, bija 5 grupas, vairākas tēmas tika apspriestas, un jāsaka, ka idejas vai tēzes bija ļoti daudz. Ļoti daudz. Vairāk pa 50, es pieļauju kaut kur ap 70. Nu, tas varētu būt nedaudz pa daudz. Un tāpēc, ko es šajā video jums parādīšu, es jums parādīšu vienu grupu. Vienu grupu, kur vadīja Raivis Dzianko, un jautājums bija par nekustamo īpašumu nozares prestīžu. Un pavisam viena ideja. Reizēm hakatonā ir pat ļoti svarīgi kaut vienu ideju attīstīt. Un zināt, kas man, teiksim tā, ja man būtu jābalso par vienu ideju, es balsotu par vienu ļoti vienkāršu ideju. Reizēm tika izskanējuši, jātīsta demografijas jautājumu, nepieciešams samazināt nodokļus un tam līdzīgi. Tāds diezgan liels un plašs idejas. Bet es izvēlos vienu pavisam vienkāršu. Tas bija ierosinājums, es pieļauju, ka tas jau daudz kur ir izskanējis, bet es tā dzirdēju pirmo reizi. Ierosinājums mākleriem izveidot tādas kartes. Līdzīgi kā vadītāja apliecības, vai apliecības, tā laikam to labāk būtu saukt. Jo visi zina, ka, es domāju, visi konferences dalībnieki zina, ka ir likums par mākleru darbību. Arī viens no runātājiem lūdzu auditorijā pateikt, nu vai tad ir kāds likums? Nu jā, auditorijā, domāju, ka visi zināja. Tāpat arī zināja, ka ir reģistrācija, bet ja jūs iziet uz ielas kādam vienkārši garām gājējiem pajautāt, es domāju, ka liela daļa nemaz nezinu, ka ir šāds mākleru reģistrs. Tad, lūk, es domāju, ka apliecība, lai gan no vienas puses varētu teikt, apliecības jau ir kaut kas novecojis, bet redzat, bieži vien jau nav pieeja internetam, piemēram, māklerim kaut kur satiekoties lauka vidū vai dzīvoklī vai tam līdzīgi, ja viņš spētu parādīt šādu apliecību, es domāju, tas ļoti labi uzlabotu attiecības, uzlabot uzticamību iespējams. Tā kā tāda neliela ideja, kur es teiktu, ka, manuprāt, ir patiešām virzama un cerams kādreiz sasniegs savu realizāciju. Tātad šajā video skatāmies 4. grupas ar Raivis Dzianko vadībā tēzes par tēmu, kā uzlabot nekustamo īpašumu nozares reputāciju. Bija diezgan interesanti aprunāties ar visiem un apmainīties viedokļiem. Mēs arī sapratām to, ka mums tomēr tās domas diezgan bieži sakrīt, tāpēc te uz dažiem punktiem arī ir reizēm šis tāds atkārtojās, tāpēc es mēģināšu tā improvizēt, lai tas viss būtu tā īsāk un kodolīgāk. Kā pirmo es runātu par certificētu aģentu. Jā, lai tas ir izglītots aģents, lai aģents spētu kvalitatīvi strādāt, kas ir ļoti svarīgi, un lai klientiem nerastos sajūta, ka cilvēks varbūt kaut ko nezina, un viņš nav profesionāls, līdz ar to ir slikts atsauksmes. Un līdz ar to strādājot profesionāli, būs arī klientu atsauksmes, kas noteikti arī šo nozari uzlabos. Un vēlams, lai tās atsauksmes būtu nevis tikai patika, forši, zvanīšu viņam vēl, bet lūgt, lai viņas ir nedaudz plašākas. Tad ir sabiedrības izglītošana.
ar sociālo tīklu, mēdīju palīdzību, Lanīnas palīdzību organizēt kampaņas, lai ne tikai pastāstītu, kā notiek process, bet kādi ir plusi, mīnusi, kādi mēs būtu gadījumi, kļūdas un tādā veidā izglītot par šo nozari, jo daudzi tipiski latvieši domā, es māku pats un viss izdarīs pats. Un jūs ļoti labi zināt, ka nereti mums ir kļūdas jālabo, un tad mēs tās putras strebjam laukā. Un kas arī apmācībās noteikti jābūt atrunātiem kaut kādiem atrunātam ētikas kodeksam kopējam, lai arī mūsu starpā nebūtu domstarpības. Un tad ir ciešāk sadarboties ar ekonomijas ministriju, vienota uzraudzības sistēma, lai arī ministrija ne tikai no mums prasa, bet mēs varam prasīt arī no viņas, lai viņi palīdz šo nozari sakārtot. Un sevišķi runājot par certificētiem aģentiem, lai mēs izskaustu šos melnos māklerus. Viens no piemēriem bija arī piedāvājumi bija par to, lai īpašumu, kā tas notiek arī daudzās pasaules valstīs, ka nekustamo īpašumu tiks pārdot tikai nekustamo īpašumu speciālists. Lai tieši šī iemesla dēļ, lai mums nebūtu jāstreb tās putras laukā, un otrs, lai izvairītos no nelegāliem līdzekļiem, kas kaut kur ir aizslīdējuši gar kasi. Un vēl viens priekšlikums bija, kad iespējams, kad šādā veidā varbūt ar ekonomikas ministriju izstrādāt, kad, teiksim, katru gadu mums tiek izdotas, teiksim, tā kā ID kartītes, par to, ka tas ir certificēts aģents, viņš savu gadu ir nodokli nomaksājis, visu certifikāciju izgājis, viss atskaites ir atdevis, viss pārbauda ir izgājis, un viņam uz gadu iedod kartīti, par kuru iespējams varbūt mēs katrs varam arī samaksāt, tā nav problēma, tāpat kā ID karti vai aiziet uz CSDD par tiesībām, samaksāt 20 eiro. Un tad, ja tu aizies pie cilvēka, un viņš prasīs, kas tu esi no kurāts aģentūras, tu vari droši izvilkt kartīti, tev ir apliecinājums, ka tu esi aģents, un sevišķi, ja cilvēki gados, viņiem būs, super, mēs zinām, ka tu esi profiņš, ka tu dari savu darbu. Noteikti ir vairāk jāattīsta YouTube kanāls, kurā arī ne tikai stāsta par nozares, kā visam likumīgi jānotiek, bet arī pastāsta ar visādiem gan labiem notikumiem, gan sliktām pieredzēm, lai viņi saprot to, ka tas nav tik vienkārši aiziet uz veikalu nopirkt pulciņu. Laikam tas būtu viss. Protams, ir viena sadaļa, kur vajadzētu arī sadarbību, arī valsts zemes dienestam, ar zemes grāmatu, pašvaldībām vajadzētu sadarbību, lai īpašumi tiktu sakārtoti, gan domājumās daļas, gan tas, kad zemes gabaliem trūkst servitūti, lai pašvaldības nāktu pretīm un būvvaldes sadarbotos ar pašvaldībām, lai nebūtu tā, ka mums jāskaita pa 10 iestādēm, katram kaut kas jāstāsta, un viņi mūs dzenātu tur uz vienu kabinetu pie otras iestādes, bet lai viņi sadarbotos arī kopā. Pieņemsim, kā valsts zemes dienas ar zemes grāmatu. Vieniem informācija ir, otriem nav. Un tad viņi meklē, kaut kas jāprasa, lai automātiski iet vienam, tad automātiski pa sistēmām iet citur. Tā, kopumā laikam Paldies, kolēģi, kas ir piebilst.